tikšanās Parīzē, nu, ja neskaita tās frāzes, ka Eiropā ir jāsaņemas un jāspēj beidzot arī pašai sevi aizsargāt, ko jūs sagaidāt, kādiem ir jābūt tiem vēstījumiem par nākamajiem lēmumiem, nu, jo skaidrs, ka lēmumu gluži tur šovakar nebūs, lai varētu teikt, ka Eiropa beidzot ir ne tikai, nu tā, īsts izbīles un atkal aizies vecajās sliedēs, bet pat tiešām ir gaidāms izmaiņas, Anžankungs. Es domāju, ka pirmkārt Ukrainai ir jāpasaka, ka Eiropa atbalstīs Ukrainu arī tad, ja ASV to nedarīs. Proti, ka Ukraina varēs nepieņemt ASV un Krievijas panākto vienošanos, ja tāda būs Rijādā. Nu, rītdien tā vienošanās vēl nebūs, bet vēlāk būs tad, ka Ukraina saņems atbalstu neskatoties to, ko vai nedarīs vai darīs Amerikas Savienotās valstis. Es domāju, ka tas ir numur viens. Un numur divi ir savas aizsardzības spējas, jo tā apzināšanās pakāpeniski ienāk, ka Eiropai jāspēj aizstāvēties vienai bez ASV. Pirms mēs ejam pie tā otrā, es par to pirmo pajautāšu. Kaja Kallas, principā Minhenē to jau pateica, ka Eiropa atbalstīs Ukrainu, ja tā lems nepieņemt ASV piedāvājumu attiecībā uz mieru sarunām ar Krieviju. Vienlaikus viens ir atbalstīt, morāli atbalstīt, otrs vai Eiropai ir reāls plāns, ko tad Eiropa tādā gadījumā Ukrainai var piedāvāt, vai Eiropa spēja nodrošināt to Ukrainas bruņojumu vismaz tādā līmenī, kāds ir bijis līdz šim? Ja mēs skatāmies pašlaik, Eiropa ir devusi vairāk Ukrainai atbalstu kopumā, ne tikai militāro, arī finansiālo, nekā ASV. Tas militārais tā ir tas izaicinājums galvenais, bet pēdējo gadu laikā Eiropa ir kāpinājusi savas bruņošana ražošanas spējas. Tā kā ASV vēl projām dotu lielāko bruņojumu daļu Ukrainai, bet Eiropa mēģina darīt vairāk. Bet arī vēl viens papildus lieta šajā te Parīzes tikšanās ir parādīt vienotu fronti, ka Eiropa runā vienā valodā, vienā vārdā kopīgi. Iespējams, arī tāpēc ierobežots valstu skaits, lai vieglāk panākt kopsaucēju vienošanos šajā te tikšanās formātā Parīzē. Pirms mēs runājam par to valstu skaitu izvēlēto, kas, protams, mums arī šeit Baltijā ir jautājums, bet vienotā fronte. Mēs dzirdam, Lielbritānija, tas ir laba ziņa, ir paudus gatavību sūtīt savus spēkus uz mieru uzturēšanas misiju. Francija ir paudus, vienlaikus Polija saka, ka to nedarīs, viņiem ir pašiem sava robeža jāsargā. Vācija, kas saka, ka vispār ir par agru vēl par kaut ko tādu runāt. Nav gluži vienots signāls, ko gaida gan Ukraina, gan Amerikas Savienotās valsts droši vien arī. Zinot, Orbāna kungu un Fico kungu nostājas skaidrs, ka nebūs pilnīgi vienot nostāja, tāpēc arī varbūt ir labi, ka šāds sastāvs ir spēcīgākās Eiropas lielvaras un Dānija, kur pārstāv arī Baltiju. Jā, bet par tiem mieru uzturētājiem. Es pieņemu, ka no Ungārijas varbūt neviens arī viņus tur šobrīd negaida Ukrainā, bet tā pati Polija, kas vienmēr bijis tomēr liels Ukrainas sabiedrotais. Mēs nezinām, ko Vācija vēl pateiks. Tas viens formāts, kas ir vēsturiski bijis, ir šīs te varošo, gribošo koalīcijas. Gan Irākas karā, gan citos rietumu intervencijās ir bijis tā, ka tās valstis, kuras ir gatavas, tās dodās. Jā, ne visas NATO, ne visas Eiropas Savienība, bet tās, kuras grib un var, tās iet un dara šīs te misijas. Tā kā nav obligāti jābūt Eiropai pilnīgi vienotai, varbūt arī tā, ka lielākās lielvaras izlem iet atbalstīt Ukrainu, bet tas ir vairāk kā dot pretsparu Trumpam. Parādīt, ka ja Trumps, ASV dara mazāk Eiropā, Ukrainas interesēs, tad Eiropieši arī var mobilizēties un var nonākt salīdzinoši ātri pie kaut kāda izlēmīgas rīcības. Kā Māris teica, lai dot šo pretsparu potenciāla Ukrainai neizdevīga miera gadījumā. Zelenskis ir teicis, ka bez ASV viņi neredz, ka šīs miera uzturēšanas spēki varētu strādāt. Jūs redzat, ka jebkurā citā sastāvā, bet bez Amerikas Savienoto Valstu karavīriem varētu būt pietiekama šī klātbūtne, lai Krievija nemaz nemēģinātu neko vairāk? Domāju, ka tas ir iespējams. Ir gal galā arī Apvienoto Nāciju organizācija ar savām misijām un operācijām, kur daudzas nerietumu valstis sūta savus mieru uzturētājus, un nevienmēr viņi ir kvalitatīvi un nevienmēr spējīgi. To mēs redzam Kongo Demokrātiskajā republikā un citviet, bet arī tā ir iespēja. Eiropa, domāju, ka noteikti var savākt spēkus, lai uzraudzītu mieru. Ir dažādas aplēses izskanējušas. Viena no tādām, ka tie varētu būt 100 000 karavīru aptuveni, kas nav maz. Un tāpēc domāju, ka Latvijai, Baltijas valstīm būtu arī jāapņemās sūtīt savus karavīrus. Nevajadzētu būt varbūt pārāk lielam, bet, domāju, rota aptuveni 150 cilvēku kā Kosovā, tas būtu iespējams, jo tas ir veids, kā veidot sniega bumbas efektu. Tad, ja mēs pasakām, tad arī iespējams vēl citi sekos. Tad jūs neredzat, ka vajadzētu iet ar šo argumentu, ko šobrīd izmanto Polija. Mums ir jāsargā pašiem savu robežu, arī Baltija, protams, var teikt to pašu. Mēs ne, labāk citi. Ukraina cīnās par mūsu brīvību gal galā, tāpēc labāk palīdzēt Ukrainai, nekā sagaidīt kaut ko trakāk. Bet pa Poliju vēl jāpiemina, tur ir vēl citi faktori. Viens ir vēsture.
40. gadi Ukraiņu nemiernieku armijas etniskās tīrīšanas pret poļiem, un divi arī tas, ka Polija nelīdz galam jūtas, ka Ukraina būtu pateikusies par palīdzību, ko Polija sniegus, un tā bijis grandioza. Ārkārtīgi daudz bēgļi uzņemti, Polija gal galā ir vārti bruņojumam un daudz kam citam, kas iet iekšā Ukrainā. Tā kā, tie tādi mazi aspekti, kas arī ir jāņem vērā.